Īsāk sakot, jā, Edgars Viziņš no Latvijas Digitālā akceleratora, klientu konsultants, digitalizācijas eksperts. Īsumā par mums kā tādu, respektīvi, jā, mums galvenais mērķis ir sekmēt digitālo pārveidu un inovācijas Latvijas uzņēmumos. Un tā vienkāršot sakot, mēs patiesībā atbalstam visu, izņemot tā kā privātu personu kā tādu, respektīvi gan valsts sektors, tā kā gan uzņēmums, gan tā pašā laikā arī ministrijas un tādā garā varam atbalstīt uzņēmumus, varam atbalstīt individuālu komersantu, arī biedrības un tā skaitā, kurš reģistrēts Latvijā. Tā, ja mēs runājam par atbalsta iespējām, tā digitālās, tad tie galvenie bloki, kas mums tādi visnoderīgākie būs, tīpaši, ja mēs ejam, tā teikt, no produktu, kas no agrīnā stadijā un vēlamies nonākt tā kā līdz tiešām iziet cauri šam te akcelerācijas principam, tad viena no tām lietām ir digitālās transformācijas, stratēģija, izstrāde un konsultācijas, kas ir diezgan svarīgi. Ja pieņemsim, jums ir ideja, jūs viņu vēlaties tā kā izkristalizēt. Es vairāk piemēriem no ikdienas darba, ka, teiksim, padalīšos, respektīvi, tā tad ir eksperts, pieņemsim viens piemērs. Mums ir viens eksperts, kurš ir no banku sektora. Viņš palīdz jums saprast visas lietas, iziet jūsu produktam cauri pēc būtības. Viņš iziet cauri, pieņemsim, tai pašai Porters 5 spēku analīzē, iziet cauri SWID analīzē, iziet cauri dažādi veidi kanvasiem un beigās nonāk pie dažādām stratēģijām, kā jums iet. Un attiecībā tas var būt gan mazs, vienkārši vienlaps, kas, tā teikt, palīdzēs saprast, ir jēga man investēt laiku tajā vai nē, vai tikpat labi tas var būt arī liela mēroga dokuments, kur jūs savus uzņēmumu, teiksim, iekšēnē varat jau, tā teikt, virzīt jau valsts līmenī un pietiekami nopietni arī investoriem rādīt kā due diligence sastāvdaļu. Apmācības, prasmu pilnveidošana, super, mums ir vairākas veida apmācības, kur mēs, tā teikt, sūtam, tā teikt, jūs pieskaties apmācībām, un jā, kas arī svarīgi, visi šie pakalpojumi ir pilnīgi bez maksas, tādā ziņā, ka tas 100% de minimis, bez jebkāda fiskālas ietekmes. Nav nekāda nauda jāmaksā, un pēc tam tā kā nekas nav tā kā jāgaida atpakaļ. Viss uzreiz tiek no mūsu puses samaksāts. Jā, apmācības daudz un dažādas apmācības ir tā pašā mākslīgā intelektā, daudzās lietās, bet kas ir svarīgi šīm apmācībām, ja jūs esat nolēmuši šo stratēģiju, gribat paši papildināt savu zināšanas vai iesūtīt darbinieks, kas strādās pie šī konkrētā projekta, kur jūs izvēlaties, tā teikt, digitalizēt, super noderīga lieta. Un finansējumu piesaist, un tas ir tiešām ļoti svarīgi. Tas ir ne tikai konsultācijas, bet arī reāla palīdzība šo te projektu uzrakstīšanā, projektu iesniegšanā, un jums nav, tā teikt, jāuztic kaut kādiem, teiksim, kantorim kaut ko rakstīt, un pēc tam, sanāks, nesanāks, mēs palīdzēsim, nofinansēsim to jums. Tālāk, ceļš līdz pakalpojumiem, kas man ir ļoti svarīgi, un to es vienmēr uzsveru, tas, kas mums ir, mēs to birokrātiju ņemam uz mūsu pusi. Viss, kas jums jādara, jums jāiesūt pieteikums, tiks noslēgts, tā teikt, tiks tad uztaisīt šis digitālā brieduma tests, tas nav nekas sarežģīts, tur ir, pa lielam tas ir, es teiktu tā, 15 minūtēs izpildāms katrs šis tests, un līdz ar ko jūs saņemsiet digitālās attīstības ceļa karti un varēsiet uzreiz jau ņemt šos te EDIK pakalpojumus. Kas gan ir fakts, ka, tā teikt, šito testu mēs vēlēsimies jūs patestēt arī pēc gada, bet tas arī viss ir absolūti bez maksas. Jā, tad atgriežoties pie šī slaida, jā, mēs noslēdzam vienu jumtu sadarbības līgumu, un pēc tam par katru pakalpojumu, ko jūs ņemat, tas ir vienkārši vienošanās klāt, vispār nekā sarežģīta. Tālāk, testēšana pirms ieguldīšanas. Jā, tātad šī gadījumā par transformācijas stratēģiju es jums jau minēju, par konsultācijām mentoringu. Tas arī diezgan svarīgi ir, jūs tagad esat nonākuši, teiksim, tajā stadijā, kad jums ir plāns gatavs, jums viņu vēlaties tā kā finansēt, bet jums ir vajadzīgs palīdzība no mentora, no kāda cilvēka, kurš jau ir tajā bijis jau ar tādu track recordu, jau uzņēmē darbībā tādā garā. Mums ir mentorēšanas programma, kur mums ir vairāk individuāli mentori tieši jums piesaistīti, un tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz, jo viens ir, tā teikt, paļauties uz kādu konsultantu vai vēl kaut kas, bet otrs ir tas, ka tev, pa lielam tāds tā kā eņģeļa investors bez investīcijas, ja tā teikt, seko līdz tam produktam un projektam,
kur jūs taisat. Tas ir ļoti noderīgi, un mums kā reiz tieši drīzumā būs jauns uzsaukums tieši uz mentoringu un eksperimentēšanu un testēšanu. Šī gadījumā tas ir, pieņemsim, IoT uzņēmumu. Viena liela problēma, jūs uztaisat produktu un diezgan dārgas izmaksas ir šī testēšana, elektromagnētiskās sadarbības testēšana. Nekāda problēma. Mēs jums apmaksāsim visus pretests jūsu produktam. Tā pašā laikā jums ir neskaidrības, kā tikt galā ar jūsu digitālo produktu tieši no tāda vislabāk iztestēt, teiksim, UI, UX dizainu vai teiksim, user journey kā tāda. Nekāda problēma. Mums sadarbības partners pie data grupas izdarīsim to. Ja nekas no tā neapmierina, iepirksim tas, kas jums nepieciešams. Tālāk, finansējuma piesaist. Jā, konsultācijas iziesim, tad pieliksim klāt jums finanšu konsultantus, iziesim cauri jūsu iespējām, sapratīsim, kādus projektus, ne tikai mūsu piedāvātos, bet arī visus citus mēs jums varēsim palīdzēt. Saliekam plānu, strādājam. Galvenais uz izaugsmu. Tālāk, finansējuma piesaist, to mēs izrunājam. Projektu pieteikumu izstrādu uzraudzību, precīzi tieši tas pats. Tā kā jūs nākat ar savu problēmu, mēs jums liekam ekspertus klāt, strādājam kopīgi uz mērķi. Digitālo prasmu attīstība. Jā, tātad tas ir par mācībām. Mācības mums ir daudz un dažādas, sākot no vienkārši attālinātām lekcijām, kurām jūs varat pieteikties, kas ir vienas dienas, tad ir klātienes, tad ir vairākas, tad ir veseli kursi. Un kas ir galvenie mērķi šīm mācībām? Tātad mākslīgā intelekta instrumentu uzņēmumā, kurus mēs varam apgūt, datu analīzi, informācijas vizualizācija, digitālās transformācijas vadība, kiberdrošība, uzņēmuma procesu un to vadību. Uzreiz var pateikt no pieredzes, mākslīgais intelekta instrumentu uzņēmumā un kiberdrošība, tas ir top lietas. Un arī esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes no klientiem, kuri ir paņēmuši šīs apmācības. Jā, un arī gribēju padalīties ar pāris piemēriem. Jā, tad Latvijas digitālais veselības centrs, tad digitalizācijas stratēģiju mēs esam uztaisījuši, un lai uzlabotu iestādes administratīvo darbu. Viss 100% de minimis, ņemiet, strādājiet, ejam uz priekšu. Arī startup pasaulē, Afire, varbūt ir dzirdēts uzņēmums. Jā, tā ir MISAS pārvaldības platforma, un mēs esam iedevuši konsultācijas digitālā stratēģijas izstrādē, finansējuma piesaistē un daudz kur arī citur. Tālāk, Nacionālās rehabilitācijas centrs Vaivar, digitālās transformācijas stratēģija, lai nodrošinātu telemedicīnas pakalpojumus. Un arī FANAPS, kur ir šis te variants par to, kad jūs nākat pie mums un mēs piesaistam šos te partnerus un arī šis te, un tātad līdz 20,000 eiro šis te atbalsts tieši testēšanā tādā garā. Iespējas daudzas ir dažādas un tā kā jā, kas ir nepieciešams, lai kāpēc pieteikties? Tātad, jā, pielāgot saturu tieši tavam uzņēmumam, tāpēc es gribēšu atstāt arī laiku jautājumiem, atbildēšu katru jūsu jautājumu, tāpēc, kad iespējas ir daudz un dažādas, un mans uzdevums ir palīdzēt jums piemeklēt labākās iespējas jums. Otra lieta ir iespējas dažādas sagatavotības līmeņiem, absolūti noteikti. Un nozars labākie eksperti, es ceru, ka tā. Tā kā, jā, droši noskanējiet QR kodu, ieliekat pieteikumu. Mums kā reiz tieši būs pieteikšanā, tātad mums kā reiz tieši ir atvēršies arī dažādi jauni pakalpojumi un gaidīšu to, tā teikt, iespēju ar jums sazināties.